Bērnam, kas ir jāiemācās, ka visu, ko es gribu tagad un uzreiz, es to nedabūšu. Kabatas naudai ir obligāti jābūt un obligāti jābūt no 1. klases. Jo kāpēc? Kabatas nauda ir tiešām bērna pirmā saikne ar savu rīcību un rezultātu. Ir vēlmju pirkumi un ir vajadzību pirkumi. Visticamāk, ka jaunas botas tās ir vajadzības, jo kāja aug, vai jaunas botas un jauna apar vajadzīgi. Konkrētais modelis, vai tas 150 eiro vai Balenciaga vēl dārgāks modelis, tas savukārt tā jau ir vēlme. Ko es vienmēr aicinu, ka bērnam pērkam to, kas tiešām, ko mēs nosacīti mūsu līmenim vai standartam atbilstošu, bet to, kas tiešām ir virs kaut kāda tāda samērīguma, bērnam sakam, ok, maksā 150 eiro, es tev iedošu pusi. Vecāks iet kopā ar bērnu uz veikalu, un bērns lūdz nopirkt rotaļlietu. Un vecāks saka, man šobrīd nav naudas, un nākamreiz nopirksim. Un pienāk nākamā reize, bet situācija atkārtojās. Rotaļlieta netiek nopirkta, jo atkal nav naudas. Kā jūtās bērns, kuram vecāks regulāri sola, bet nesako līdz saviem solījumiem? Par šo tēmu, Silziņkā, es teiktu tā, ka šajā gadījumā jānošķir divas lietas. Pirmā lieta atbildi, man nav naudas, un otrā lieta uz pašu to apsolīto solījumu, kas nekad netiek izdarīts. Un man ļoti patīk tāds viens pētījums, es viņu visam īsi izstāstīšu. Visticamāk zini par pētījumu par maršmeloviem, kur nolika maršmelovs un teica bērniem pagaida 10 minūtes, ja tu neapēdīs dabūs 2. Un tad šim pašam pētījumam bija pāris gadus 10 vēlāk, 90. gadu sākumā, bija jauns pētījums, kur paņēma tieši tāds pašus bērniņus, tikai nebija maršmelovu. Sadalīja 2 grupās. Kāds ieliet savā telpā. Un abiem diviem iedeva tādus sliktas kvalitātes krītiņus. Un teica, pagaidām zīmējiet ar šo, vēlāk mēs atnāksim ar labākiem krītiņiem. Pirmie grupai atnāca minus 10, atnāca atpakaļ, nekāda labāka krītiņa nebija. Bija kaut kāds rūzlīnītes saplēsti lineāliņi, kaut kāds pusaplēstas pildspalvas un teica, turpiniet šo pašu, vēlāk atnesīsim jaunus. Otrai grupai tiešām atnesa jau labākus krītiņus, bet teica, mēs būsim atpakaļ pēc sākām minūtēm 10 un būs vēl labāk krītiņu. Un tā vairākas reizes. Pirmo grupu kā čakarēja, kā solītā nenes labāko. Un pēc tam atkal iedeva to pašu maršmelovu testu. Tai grupiņai, kura līdz šim tika visu laiku piečakarēta. Viņiem bija daudz grūtāk arī noturēties pie maršmelovu, jo viņi zināja, ka ja man neatnesa krītiņus, man neatnesīs arī otru maršmelovu. Un viņi apēd to zefīriņu, nesagaidot otru kārtu. Otrajā grupiņā, kurā solījumi tika izpildīti, daudz vairāk, no 20 bērniem tikai viens apēd to maršmelovu un nesagaidīja tās pāris minūtes par 2 maršmeloviem, jo viņi zināja, ka mums nepiečakarēs un atnesīs to maršmelovu. Tāpēc es teiktu, pirmais pēc galvenais, ja mēs zinām to, ka tam bērnam to mantu tiešām nekad nepirksim, pasakam godīgi. Nevis nav nauda, bet šo mantu es nepirkšu. Ja tev ļoti tā manta patīk, krāj pats savu naudiņu vai izdomā savādāk un pats var nopirkt 10 mantu nepirkšu. Savukārt otrā gadījumā, ja es zinu to, ka es tiešām šoreiz nepirkšu un es saku, es nākamreiz nopirkšu, šis solījums jādara un jāizpilda. Jo mēs bērniem vienkārši sadragājam to uzticēšanos vecākam, uzticēšanās vārdam un to pašu bērns arī sev sola un neizdara. Tāpēc es teiktu, jābūt godīgam pret bērnu, tad vai nu tiešām ir pasakam, ka nekad nepērkam un nepirksim šo mantu, vai nākamreiz un nākamreiz mēs tiešām to mantu nopērkam. Man bija situācija pirms apmēram 10 gadiem, kad man vecākajai meitai bija 5 gadi un vidējai meitai bija 3 gadi. Un es atceros tādu situāciju, ka mēs aizgājām uz veikalu un es pateicu saviem bērniem, ka kinderoles nepirkšu, jo nepirkšu punkts. Un man bērni uztaisīja histēriju un viņi abi nogāzās uz tām flīzēm, kas ir veikala, un taisīja tos tos eņģelīšus. Un tad es domāju, ak, Dievs, es esmu sliktākā mamma pasaulē, un es neesmu izdomājusi, kā šādas situācijas atrisināt, tāpēc es nākamreiz vienkārši viņus neņēmu līdzi uz veikalu. Vai tev ir kādi ieteikumi šādās situācijās, un es pēc tam padalīšos ar to, kā es to pēc tam risināju jau ar dvīnēm? Jā, zini, kā ir tā, ka ir vecuma grupas. Un katrā vecuma grupā ir kaut kādas savas prasmes, kas ir jāapgūst. Tieši tā vecumā, kāds saka, 3 līdz 5 gadi bērnam, kas ir jāiemācās, ka visu, ko es gribu tagad un uzreiz, es to nedabūšu. Tas nenozīmē, ka es nedabūšu nekad, bet tas nozīmē, ka es ar tādu raudāšanu, ar histēriju, es nedabūšu to, ko es tā kā prasu. Un tajā vecumā 3 līdz 5 gadi ir jāskatās, ja tiešām katru reizi veikalā ir histērija, neņemam līdzi savu bērnu uz veikalu. Bērnam grūti saprast, ieejot alfā, viss zip, viss ir krāsains, viss ir forši,
kāpēc man mamma nenopērk, kur ir problēma, kāpēc man tajā Rīmī to kinderoli vai to jogurtiņu kaut ko nevar nopirkt. Tāpēc saku, tajā vecumā, kamēr bērns apgūst, ka es visu, ko es ieraugu, mēs nepērkam, un sevišķi ar histēriju, ja nemāka tas bērns savaldīt savas emocijas un to vēlmi, uz veikalu neejam. Ko mēs darījām šajā laikā, kad tāds bērns bija pietiekoši mazs, ja galīgi nevar, es tiešām ņēmu bērnu padusē, gāju laukā no veikala, jo tas tāds savā ziņā saruna ar teroristu. Ja tu vienu reizi būsi nopircis, tas bērns zina, ok, 2 reizes raudu bišķiņ, bet tā, ka es bļaušu pa īstām, mamma salūzīs. Un savukārt pēc tam jau tagad arī bērniem, meitai gan 8 gadi, viņi atliekās, un kāpēc nevar nopirkt? Taču it kā problēmas nav nauda, it kā arī visi nopērkam. Mēs vienmēr sakam, mēs ejam uz veikalu, mēs ejam tikai pēc konkrētām lietām. Mēs neko citu nepērkam vai skaidri noteikumi. Ja atbild ir jā, mēs ejam uz veikalu. Ja atbild nē, neejam uz veikalu. Un saku tikai tā, ka tas bērns jau arī mums pieaugušiem, tu pats zini, pieauguši sievieti iet veikalā ar domu, ka es neko nepirkšu. Un vāc ekruzāri uzrunāja, vēl viens veikaliņš uzrunāja, vēl kaut kas, un pēkšņi attopos 3 maisiņiem. Tā ir tā pati prasme nokontrolēt savas vēlmes tagad. Un tā kā es pēc tam to iemācījos risināt ir ar Dvīnēm, ir, ka katru reizi pirms veikalā ieiešanas es noliecos, skatījos viņām acīs un teicu, mēs pirksim veikalā tikai vienu lietiņu. Ja jūs man piekrītat, tad mēs iesim veikalā. Bet, ja jūs taisīsiet histēriju, tad mēs vispār vairs neiesim veikalā. Un īstenībā pārsteidzošā kārtā ar 3 gadniekiem diezgan daudz var sarunāt. Un viņas tieši tā arī darīja, kad viņas netaisīja nekādas histērijas. Un es domāju, tā redz vienkārši pirms veikala vajadzēja sarunāt. Vai skaidrs, bērniem īstenībā patīk ļoti skaidri noteikumi, ka viņi zina to, ka ar ko es varu rēķināties, ar ko es nevaru. Tas pats iepriekšējais piemērs, to, ko teicu, ka es solu, ka nākamais nopirkšu. Tāpēc tas solījums tik ļoti svarīgi, ka mums ir skaidri noteikumi. Šoreiz nē, nākamreiz jā, vai arī šoreiz nē, nekad to mantu nē, vai arī veikalā mēs neko tagad, neņemam aiz spēka, neraudam, nehisterējam, tas ejam laukā no veikala uzreiz, bērnam ļoti palīdz šie skaidrie noteikumi, ar ko viņš var rēķināties. Arī mums pieaugušiem patīk tādi, nevis, ka visu laiku kaut kādu jaunumu ir. Vecāki ir uzrīkojuši grandiozu dzimšanas dienas svinību bērnam, un bērns no radiniekiem un draugiem saņem diezgan lielu naudas summu. Es domāju, ka vairāk runa ir pa 5 līdz 10 gadu vecs bērns. Un ko darīt šādā situācijā vecākam? Vai atdot visu summu bērnam, uzkrāt krājkontā, vai paturēt daļu, lai sektu dzimšanas dienas izdevumus? Ļoti labs pēdējais, man liekas, kā vecākam ļoti labs risinājums, ka bērns samaksā par savu ballīti. Es atkal teiktu to pašu, ka ir vecuma grupas, un katrā vecumā ir kaut kas jāapgūst. Ja tas ir vecumā no 5 līdz 10 gadi, īstenībā es parasti dalu grupas 3 daļās. Pirmā grupa tā kā no 3 līdz 7 gadi, tad nāk 8, 12, un tad nāk 12 līdz 16, pirmie tīņi tie gadi. Un katrā vecuma grupā ir kaut kas jauns jāapgūst. Vecumā, kas ir tādi 8 līdz 12, bērnam ir, kas ir jāapmāca, kas ir, tā teikt, kādam spējām ir jābūt, ka viņš spēj visu naudu neiztērēt, ka viņš spēj uzkrāt, ka viņam jau ir īstermiņa, vai pat tāds bišķiņ jau garāks mērķis, ko viņš pa īstam vēlas nopirkt. Nevis katru reizi Candy Popā kaut kādu mazu nieciņu, bet tiešām, ka es gribu jaunas krituslides, es gribu jaunu basketbolu grozu, es gribu jaunu basketbolu bumbu, es gribu jaunas botas, ko es patiešām gribu, ka tā ir tā viņa iekšējā vēlme. Tāpēc šajā vecumā, ja tā nauda ir uzdāvināta, tam bērnam būtu paliek tā nauda, ko viņš var tiešām iztērēt kaut kādām maziem prieciņiem, mazām priekam, mazām dāvaniņām. Bet tajā pašā laikā ir kaut kāda summa, ko viņš noliek tam lielajam mērķim. Jo savādāk, ja bērnam nav šīs pamata finanšu pratības, kur būs, tas bērns teiks, bet tā ir mana nauda, kāpēc es nevaru tērēt? Un tad daudz grūtāk, jo par finansēm un par naudu ir jāmāca nevis tā ik pa kaut kādā brītiņā, bet visu laiku konstanti gan ar savu piemēru, gan to, ko mēs paši darām, ko mēs stāstam. Un tā tas bērns iemācās to finanšu pratību, nevis reiz gadā saņemot lielu summu, tad vecāki sāk viņu audzināt. Bet atkal tas pats, tam bērnam ir jābūt arī pirms tās ballītes skaidriem noteikumiem. Ja viņš zina to, ka ja vecāki saka daļu no tās naudas, kad uzdāvinās, samaksās par ballīti atpakaļ, un ja viņš to zina, to rēķinās, tad tas viņam dara, bet jābūt skaidriem noteikumiem. Bērnam, un no otras puses, ja savukārt bērns pietiekoši jauns, teiksim, 5, 6, 7 gadi, un tā naudas summa ir liela, tam bērnam nav vēl finanšu spējas, lai šo naudu īstenībā gudri vispār apietilst. Viņam liksies vienkārši tā ir nauda daudz, es varu tērēt. Bet šeit jautājums ir, ko darīt, ja piemēram, bērnam ir uzdāvināti 300 eiro un ballīte ir izmaksājusi
pieņemsim 350 eiro. Vai man kā vecākam ieturēt, piemēram, 200 eiro par ballīti? Bija teiks bērnam sākumā, ka daram sekojoši, ka tev nebūs dāvanas no vecākiem, nebūs dāvanas no draugiem, tev dāvinās naudiņu, kur ģimenes locekļi un kaut kāds krustmāts un vispārējo, un tu man par ballīti apakaļ samaksās. Un bērns saka, man tas der, tad tu vari ieturēt. Bet tā vienkārši pēc fakta paziņot, mums ir jaunums, tas tā kā valsts pēkšņi paziņo, mums ir jauni nodokļi. Tad, kad tu esi nopelnījis lielu summu, ir jābūt skaidriem noteikumiem. Ja bērns teikt to, ka es neņemtu lielo ballīti, tad labāk es gribu 3 draugus ar kāds man cīs Lego dāvanu un es neko nedalos. Bet ja bērns saka, ok, es gribu ballīti, ja man uzdāvinās naudu, es tev iedošu atpakaļ 200 eiro, viņam tas der, jūs varat tā darīt. Nav pareizi, nepareizi. Jautājums ir, par ko jūs esat vienojušies savā ģimenē un ar bērnu iepriekš. Es redzu, kas notiek skolās Latvijā. Es redzu to, ka bērns iznāk ārā no skolas ap 1-2. Es zinu to, ka vecāki viņam ir iedevuši kabatas naudu, un es redzu to, ka viņš aiziet uz veikalu un nopērk čipšus un kolu. Tāds pilnīgs katastrofāls savienojums bērnu kuņģim, lai būtu 1:00 dienā, un tad, kad es redzu šos te bērnus, kas iziet no šī mazā veikaliņa ar šiem čipšiem un kolām, man tiešām ir žēl, jo tur nekā laba nebūs. Bet arī atstāt bērnu pilnīgi bez kabatas naudas arī īsti nav pareizi, jo kaut kas jau, viņam taču ir jāiemācās, viņam ir jāiemācās kaut ko tērēt. Atstāt bērnu bez kabatas naudas arī nav īsti prātīgi, jo tādā veidā tu neiemācīs bērnam rīkoties ar naudu. Un tad jautājums ir tev, kādai būtu jābūt bērna kabatas naudai, piemēram, no 1. līdz 4. klasē, un otrs posms varētu teikt no 5. līdz 9. klasē. Un ko darīt, ja bērns regulāri iepērkās šajā te mazajā veikaliņā, pērk čipšu skolu vai arī pērk burgerus, kas arī nav baigi veselīgi. Arī ļoti varš jautājums. Es teiktu tā, ka kabatas naudai ir obligāti jābūt, un obligāti jābūt no 1. klases. Jo kāpēc? Kabatas nauda ir tiešām bērna pirmā saikne ar savu rīcību un rezultātu. Pretējā gadījumā, kā es saku vecāki, kam viņam to kabatas naudu vajag? Visu, ko viņam vajag, mēs nopērkam, lai kas tas arī būtu. Un es savukārt, ko esmu novērojis tieši tā, ka bērnam ir kabatas nauda, man meita regulāri saka, es gribu to žurnāliņu kaut kādu to veikalā, vai, piemēram, es gribu tos pilsētas svētkos kaut kādu nieciņu nopirkt. Es saku, ok, tev ir sava kabatas nauda uzkrāta, kaut kāda sakrāta pēc. Viņa saka, nē, tam es savu naudu negribu tērēt. Jo, ja viņam nav sava nauda, viņam nav tā latiņa, var nomērīt, vai tam es vēlos tērēt savu naudu, vai es nevēlos. Tāpēc es teiktu, ka kabatas naudai jābūt obligāti, lai bērns vienkārši saprastu, par to viņš var izvērtēt, vai es šim vēlos tērēt savu naudu. Jo skaidrs, ka mammas naudu ir ļoti viegli tērēt. Arī mēs kā pieaugušas sievietes būtu lieliski tērēt bagātās krustmātes vai bagātā onkuļa kredītkārti, kurai nav nekāda limita. Vienkārši brīnišķīgi. Bet tā kā ir savu naudu, vērtē daudz savādāk. Tāpēc teiktu, kabatas naudai ir jābūt. Cik jābūt lielai, tas viennozīmīgi ir atkarīgs tā, ka, ko es vienmēr saku, viņai jābūt pietiekoši lielai, lai par to kaut kas sanāk, bet ne tik liela, lai nosistu vēlmi vispār pelnīt vairāk vai kaut kā izdomāt vairāk naudu. Jo, ja būs pietiekoši liela, mums bērni būs ļoti grūti samotivēt, izdomā vairāk naudu. Izdomā pats, kā tu kaut ko nopelnīsi, sev kaut ko vairāk. Ja būs pārāk maza, tur nesanāks nekas, tur sanāks tikai kaut kādi nieciņi. Tāpēc līdz pēc sākuma skolai un 1. klasē kabatas nauda nav vajadzīga. Ko var darīt? Var dot visam iespēju, ka tev ir reizi mēnesī opcija, tur nezinu, 10 eiro kuponiņš vai kaut kas, vecums kaut kādu alfu vai uz veikalu, tu vari šo kuponiņu tur iztērēt. Tā nav īsti nauda, bet tāda kā iespēja, vai tie 5 eiro, pat nav svarīgi, cik liels cipars. Tā, kad iet skolā, tad tā ir kabatas nauda, un tur es teiktu, tādi būtiskākie principi ir kādi, ka viņi ir regulāri katru nedēļu, nevis mēnesi uz priekšu, nevis kaut kā randomā, bet ir regulāri, bērns konstanti. Un bērni zina, ka beigsim katru nedēļas pirmdienā vai trešdienā, mūsu ģimenē tā ir trešdiena, bērns iem kabatas naudu. Un viņi ir katru nedēļu neatkarīgi no mammas garastāvokļa, mamma atcerējās vai kā cita. Otrs, ka tas kabatas naudas lielums ir zināms. Viņš nevarēja. Viņš nav tā, ka viena nedēļa viņš ir 5 eiro, viena nedēļa 1 eiro. Viņš ir zināms un visu laiku. Un es piedāvāju, ka tāds vienkārši mehānisms, ko bērns var saprast, ka kabatas nauda, kura klase, tik daudz eiro. Un kas pēdējais princips, kabatas nauda nav domāta loungiņa nauda, kabatas nauda nav domāta, lai aizbrauktu uz pulciņu ar sabiedrisko transportu. Tā ir tikai tā nauda, ko bērns var brīvi pats viņu rīkoties. Un tad pēdējais princips arī par jebkuru naudu, ko bērns tērē, mēs vienmēr mācām pirms naudas tērēšanas, nevis pēc pirkuma. Šis ir reāls stāsts no maniem kaimiņiem, un stāsts ir tāds.
Ģimenē ir kamīns, un uz kamīna vienmēr stāv nauda. Vienmēr. 100 eiro, 500 eiro, 700 eiro, sīkās banknotēs, lielās banknotēs. Bērns var pieiet pie šī kamīna un bez prasīšanas ņemt šo naudu, jo viņa ir atstāta kā kabatas nauda. Jautājums ir tāds, kādas būs sekas tam, ka bērns var jebkurā brīdī paņemt jebkādu naudas summu no šī kamīna, ko viņam tas iemāca dzīvē. Kāds būs sekas, būtu visādi. Es nezinu, vai tas bērns līdz šim ir kāda tā finanšu pratība, kā viss pārējās lietas. Jo tas vien, ka nauda stāv uz kamīna, vēl nenozīmē, ka bērns tiks atšķirēts. No otras puses, tas, ko es stāstu un ko es dzirdu, uz ko tu mudini, ka visticamāk tas bērns būs pieejams, ka nauda vienmēr būs pieejama. Iespējams, varbūt, ka bērnam tā būs ļoti apakšā tāda pozitīva uzskata par naudu, ka nauda ir pieejama, nauda nav limitēta, es vienmēr kaut ko izdomāšu, vienmēr kaut kur atradīšu. Varbūt atkal tā nebūs. Pateikt, kā būs šim bērnam, ir grūti pateikt, bet skaidrs, ka tāda naudas bez ierobežojumiem pieeja nauda, tāpat kā bez ierobežojumiem televizors, vai bez ierobežojumiem telefons, vai bez ierobežojumiem saldumi. Ir bērni, kas spēs kontrolēt, ir bērni, kuri nespēs kontrolēt. Un kur būs kurā pusē, to nevar pateikt tikai pēc viena piemēra. Bet, protams, ka tas var kaut kādā veidā iedargāt tādu kaut kādu paredzamību un kaut kādas skaidras noteikumus, jo tur visticamāk nav tie skaidrie noteikumi. Tā ir, jā. Tieši tāds arī ir, kad nav skaidra noteikuma un tu dari jebkurā brīdī, jebko, ko tu gribi. Tas tiešām ir, šeit ne tikai nauda ir neierobežota, viss ir neierobežots. Saldumi, tas pats televizors, tas pats telefons, tas pats jebkas. Un saku, man liekas, ka bērnam īstenībā mēs varam likt tik lielu atbildību, cik viņš spēj panest. Atstājot visu neierobežotu, tam bērnam nav vispār tā robeža. Un lai nav zināms, ja bērns ir vecs, bet saku, bērnam viņam patīk ļoti noteikumi, tā skaidrība, kas ir atļauts, kas nav atļauts, kur ir sarkanā līnija. Tajā gadījumā es domāju, ka ir grūti saprast, kur ir sarkanā līnija, cik daudz es varu ņemt, kad es vairs nevaru ņemt vai tam līdzīgi. Man ir vecākā meita, 7. klasa. Un viņa saka, es ļoti vēlos tās Nike kedas, kas maksā 150 eiro. Un tad šeit ir tas lielais jautājums, vai man ir pienākums viņai viņas pirkt? Vai arī kādas būs sekas tam, ja es nenopirkšu šīs kedas, bet nopirkšu kaut kādas ļoti nestilīgas kedas pa 50 eiro? Vai tev ir kāds komentārs par šo? Jā, zin kā, es teiktu tā, ka vienmēr, tāpat kā mēs mācām bērniem, mēs sev sāstam, ka ir vēlmju pirkumi un ir vajadzību pirkumi. Visticamāk, ka jaunas botas, tās ir vajadzības, jo kāja aug, vai jaunas botas un jauna apar vajadzīgi. Konkrētais modelis, vai tas 150 eiro vai Balenciaga vēl dārgāks modelis, tas savukārt tā jau ir vēlme, ko es vienmēr aicinu, ka bērnam pērkam to, kas tiešām, ko mēs nosacīti mūsu līmenī vai standartam atbilstošu, bet to, kas tiešām ir virs kaut kāda tāda samērīguma, bērnam sakam, ok, maksā 150 eiro, es tev iedošu pusi. Otra puse tev jānopelna pašai. Tu vari sakrāt, tu vari izdomāt pa māju visus darbus, ko tu izdarīsi, piedāvās man, cik tas maksās, un vispār es tam varu piekrist, es tam varu nepiekrist. Bet vienkārši visu bērnam pērkot, ko mēs pazaudējam, bērnam vairs nebūs vispār vēlme pašam kaut ko nopelnīt. Nebūs motivācija. Jo es sagaidīšu, ka vecāki man to nopirks. Tāpēc es teiktu, ka ir godīgi arī bērna izvēle cienīt. Viņš var gribēt tās Nike botas, bet tajā gadījumā te jāpasaka godīgi, es tev iedošu pusi Nike cenu vai 50 eiro, vai cik atkarībā, kura katra ģimene tā rocība ir liela un pietiekama, bet otra pusi bērnam jāizdomā pašam. Jo es gribētu, ka man katru gadu nopērk atkal tas pats onkulis ziemas zābakšu par 3000. Varbūt, ka negribētu. Manas devīnas, kurš šobrīd mācās 2. klasē, esmu novērojis, ka viņas ļoti, ļoti grib krāt naudu. Un krāt naudu kaut kam ļoti konkrētam, vai kādam Lego komplektam, vai kādam braucienam, bet tieši tā, viņas grib krāt naudu. Un tad šis jautājums paliek aktuāls. Kā 2. klases bērns mājas apstākļos var krāt naudu? Viņi ļoti grib nopelnīt šo naudu mājās strādājot, bet es jau taču viņiem nemaksāšu naudu par to, ka viņi savu istabu krāmē. Un tajā pašā laikā es arī nemaksāšu naudu, ka viņi man palīdz virtuvē trauku mašīnā salikt. Jautājums ir, par kādiem darbiem es varu viņiem maksāt un kas ir tādi standarta darbi, par kuriem nevajadzētu tomēr maksāt bērnam naudu? Jā, es teiktu tā, ka par
mājas pamata pienākumiem bērnam nemaksājam. Un ar to nemaksājam ne ar kabatas naudu, ne ar kaut kādu papildus naudu. Pamat pienākumu, kas tad standarti, kas jūs ģimnē, sakārtot istaba, tas ir pamat pienākums. Pēc sevis novācam traukus, tas ir pamat pienākums. Netīras drēbes, iemet veļas mašīnā, tas ir pamat pienākums. Tas vienkārši savas zeķes aiznes uz netīro kasti, veļas kasti, par to man mamma 50 centus neiedos. Tāpēc vecumā, kaut kāds mēs sākumā tie 5 līdz 7, 8, tad 8 līdz 12, 12 līdz 14, tajā sākumā arī no paša sākuma mēs bērnam jau visai rādam un mācam, ka pamata pienākumi tev ir jāizdara. Ko es ieviesu savām dēlām, kas tiek 6. klasē, es to ieviesu jau sākot 5. klasi, ka viņiem ir kabatas nauda, x summas apmērā, un tie ir 6 eiro nedēļā. Un es katru dienu pārbaudu 3 lietas viņa istabā. Sakārtot gulta, sakārtots galds, sakārtot istaba. Katru rītu 8 no rīta, pirms iešanas skolu. Ja kaut kur nav izdarīts, ir viens mīnusiņš. Viens mīnusiņš maksā 50 centus nost no kabatas naudas. Nevis došu papildus, tad es ņemšu nost. Un viņa 6 eiro var palikt par 3 eiro, var palikt par 5,50 eiro, dils. Un man meitai savukārt, kas laikā gāja 1. klasē, viņai ļoti patīk šī sistēma. Viņa teica, es vēlos tāpatās kā brālim. Loģiski mazie bērni seko līdz lieliem brālim. Un man meitai savukārt no tā brīža visu laiku ir super kārtīga istaba. Viņai pašai ļoti patīk tā istaba ir kārtīga, un par to mēs nemaksājam. Dēls savukārt zina to, ka gultu nesakārtošu, būs 50 centi nost. Es esmu gatavs tos 50 centus, tā teikt, zaudēt. Man paliks bārdeks istabā, bet par pamat pienākumiem mēs nemaksājam. Tajā vecuma posmā, kas tas vidējais 8 līdz 12, es vairs bērnam nesaku priekšā, ko tu vari izdarīt, lai nopelnītu klāt. Viņš zina to, ka par pamat pienākumiem neko nedarīs. Bet viņš pats izdomā, ka viņam vajag kaut kāds papildus, kaut kādu naudu, tur 10 eiro vai 12 vai 20, vienalga kā cipars, viņš viņu sakrās, trūks vēl tik un tik, un viņš pats nāk pie manis ar piedāvājumu. Es saku, es tev neteikšu vairs priekšā, ko tu vari darīt. Piedāvā pats. Un viņš visu kaut ko izdomā. Nomazgāt logus, iztīrīt mašīnu, aiziet uz veikalu, nopirkt visu, kas tur jāpār, visādus variantus. Un es viņam saku, tu pats piedāvā, ko tu darīsi, un cik tas maksās. Es neteikšu obligāti jā, jo varbūt man to lietu nevajadzēs. Varbūt man liksies, ka tas ir dārgu. Un ko ar to es bērnam iemācu, ka bērns pirmkārtām pats spēj saredzēt, ko es varu šajā vidē uzlabot. Un tā īstenībā ir tā īpašība, par ko arī mums pieaugušie maksā algu. Ka mēs spējam šajā vidē kaut ko darīt, izdarīt labāku, vidi uzlabot. Kas ir mana vērtība, ar ko es varu šo vidi padarīt vērtīgāku. Un es man pasaka, ka devējs izdara to, un es to izdaru, bet es pats pamanu. Tāpēc man bērns nāk to savu sarakstu, un viņš iemācās arī pats savu cenu pateikt. Viņš ir iemācījies, ka mamma saka, vai teica, saka, nē, man to nevajag. Vai tas ir par dārgu, vai tas ir vienkārši nav vajadzīgs. Un tās lietas, ko bērns iemācās. Bet bērnam ir jāiemācās tajos 8, 9, 10, 11, 12 un uz augšu, ka es spēju samanīt apkārt savā vidē, kas te trūkst, kur es varu savu roku pielikt un ko es varētu ar to kā ciparu nopelnīt klāt. Un tas nerodās tā vienkārši vienu dienu. Tas tiek no pirmās dienas, tā teikt, kultivēts, lai tā īpašība vienkārši būtu vēl spēcīgāka. Jo ir priekšā cilvēki, kas vienkārši to neredz. Viņi māca izdarīt tikai to, ko viņam pasaka, iebakst ar acī un pasaka izdarīt to viņš māca izdarīt, un vispārējo viņš neredz. Savukārt tā rādā tie bērni, viņi jau pamana, ka rekus var to izdarīt. Viens variants, droši vēl kā to ārā, viens variants ir, ka jūs, piemēram, bērni iet pa ielu, un tu kā saki bērnam, nosauc apkārt visu to, ko tu redzi, kur kāds kaut ko ir darījis. Viņš pamanīs sētnieku darbu, pamanīs pasnieka darbu, pamanīs, ka kur ir miskas mašīna iznesta, kur blakus veikals, visur, kur ir kaut kas, un tad var vaicāt, ko tu redzi, kas mums trūkst mūsu pilsētā. Tas, ko tu redzi kaut kur citur. Iemācam bērnam pamanīt lietas, un pēc tam tās pamanīšanas arī to lietu izdarīt. Pirms vairākiem gadiem viens no maniem bērniem mācījās lasīt, un viņai tas nelikās neko diezko interesanti, un tāpēc es izdomāju, ka varētu viņu pamotivēt, maksājot, piemēram, viņai 1 eiro vai piemēram, 50 centus par 2 izlasītām lapas pusēm, vai vēlāk maksājot 2 eiro par 1 izlasītu nelielu grāmatu. Bet liels bija mans pārsteigums, ka pēc kāda laika tas vairs viņu nemotivēja. Gribēju pajautāt tev, redzi, es nonācu eksperimenta rezultātā, ka viņu tas īsti nemotivē, bet vai var bērns motivēt lasīt vai pildīt darba lapas maksājot? Nē, tāpēc, ka tieši lieta ar maksāšanu kāda, ka bērns teikt to, ka es to darīt negribu. Ja tas ir viņa pamatpienākums vai tas ir viņa standarts, kas viņam ir obligāti jāizdara, par to mēs ar naudu nemotivējam. Jo kāpēc? Teikt to, ka man to naudu nevajag. Man nevajag tos 2 eiro. Es vienkārši nelasīšu. Un tavs mērķis izlasīt grāmatu netiek sasniegta.
Tāpēc es teiktu, ka tāds lasīšanas, mājas kārtošanas, tās pamatpienākumus lūdzu nemotivējiet ar naudu, jo bērns var pateikt, man nevajag to naudu. Un mēs sabojājam gan attiecības ar naudu savā ziņā tam bērnam, gan arī to pašu uzdevumu, kas īstenībā bija jāizdara neatkarīgi no tā ir vai nav. Tur motivēt savādāk, ka, piemēram, izlasīs grāmatu, varēs savu multi nostīties. Izlasīs grāmatu, aizbrauksim uz kino. Izlasīs grāmatu, aizbrauksim pabarot dzīvnieciņus. Kas no kuram tur bērnam interesē, bet lai tā nav naudu. Skaidrs, ka ar naudu ir vienkāršākais. Kas man tur 2 eiro grūti iedot? Bet tas ir īsākais ceļš uz nepareizo pusi. Būsim godīgi. Motivēt bērnus sakārtot istabu ir ļoti, ļoti grūti. Un jautājums ir, patiesībā es vēlreiz šo izņemtu šārā, bet es gribu, lai tu vēlreiz to pašu tekstu pasaki, ko tu pateici pirms kaut kāda laika. Bet es gribu šitā vienkārši, lai nokoncentrētos uz šito konkrēto lietu. Tātad, kā panākt, lai bērns kārto savu istabu? Vai par to maksāt naudu vai nemaksāt? Un otrs jautājums ir, vai tam ir kāds sakars ar kabatas naudu, ko mēs kā vecāki viņam dodam uz skolu? Ļoti labs jautājums. Es teiktu to, ka maksāt par lietām, kuras ir bērnam vienalga jāizdara. Labas sekmes, sakārtot istaba. Pēc manis nepaliek cūkūts, es pēc sevis savācu. Tās nav lietas, par kurām ir jāatalgo ar naudu. Vieniem ir spēc, jo bērns var pateikt to, ka man to naudu nevajag. Es negribēšu to. Ko es labāk iesaku darīt pretēji, ka viņam bērnam dosies handikaps, tā viņa kabatas nauda, un mēs pasakām, ka un jābūt skaidriem noteikumiem, ka es katru dienu pārbaudu tavu istabu. Ja istaba ir sakārtot, un tas nav pēc maniem kaut kādiem augstākiem standartiem, bet pēc vidējā cilvēka, ka tiešām istaba sakārtot. Tur nav jābūt obligāti ar īsto, tur ielocīti aizkariem un spilventiņš īstajā griezumā, bet vienkārši, ka istaba ir sakārtota. Skaidri noteikumi, kas tas būs. Grīda, piemēram, gulta, darba galds, soma vai drēbes, un kas no kuram tā vājais punkts ir. Tad tev kabatas nauda ir vienkārši plusiņš. Nedēļas beigās mēs saskatām, cik ir plusiņi, cik ir mīnusiņi. Par katru mīnusiņu no tavas kabatas naudas ir mīnus kaut kāda centi. 20, 30, 50, kā katra ģimene izdomās. Un bērnam ir skaidri noteikumi, ka es zinu, ka man kabatas nauda ir, piemēram, katru dienu, katru nedēļu trešdienā vai katru nedēļu svētdienā. Pirms tā man ir sapulce īsā 2 minūšu vecākiem. Es redzu jau to sarakstīnu, ko es jau zināju, un es zinu, man būs šonedēļ 6 eiro, pilnā summa vai mīnus tie mīnusiņi, ko es neesmu izdarījis. Un bērni īstenībā ļoti ātri to saprot. Saka, man meita 1. klasē gāja, 7 gadi, viņa ļoti ātri uzķēra šo te principu, nav sakārtot istaba. Es zaudēšu kaut ko no kabatas naudas, un meita nekad nezaudēja kabatas naudu. Dēls ir zaudējis, bet viņš arī apzināti saprot to, ka šis kaut ko maksās. Jo visa mūsu dzīve attiecībā uz naudu ir rezultāts un ir sekas. Ja ir bezdarbība, tad arī nav arī šīs te sekas, nav tā arī kabatas nauda. Bet kas ir galvenais nosacījums, ir jābūt skaidriem noteikumiem, ka bērns zina, ka kritērija 3, ka pēkšņi vecāki neizdomās vēl atvilkties pastīšos. Vai ir otrs variants, mēs bērnam skaidri pasakām, mēs pārbaudām to, kas ir kritērija, kurus es pārbaudu. Un tad mums kā vecāku uzdevums ir tiešām konsekventi to arī darīt, un tad ļoti ātri tiek nostiprināts. Vai ir svarīgi iesaistīt bērnu ģimenes budžeta plānošanā un kādi būtu piemēroti veidi, kā viņu iepazīstināt ar mājsaimniecības izdevumiem? Un es šeit gribēju pateikt savu piemēru. Mums ir mājas kredīts, un katru reizi, kad es runāju par mājas kredītu un ka mums ir jāatliek tāda un tāda summa, es redzu, ka bērniem ļoti, ļoti interesē. Bet tajā pašā laikā tās ir lielas summas, un es uzreiz piebilstu, ka tu zini, ka publiski šito nevar runāt. Tā ir mūsu ģimenes lieta. Un tad jautājums ir, vai tad var iesaistīt bērnus ģimenes budžeta plānošanā, bet ja gadījumā viņi par to sāk runāt, piemēram, klasē. Jā. Zinu, kā atbilde būs sekojošā, ka ir obligāti jāiesaista. Jautājums tikai kā iesaistīšana. Bērnam arī viņš jau neredz lielo bildi. Viņam tāds izrauts teksts par to, ka tur ir hipotekārais kredīts vai kaut kas tāds, visticamāk neko daudz nenozīmē. Tāpēc, kā tā iesaistīšana mazajiem bērniem tajā pirmajā vecuma grupā, kas ir 5 līdz 8, kā var iesaistīt, mēs kopā taisam pārtikas sarakstu, ko mēs iegādāsimies. Un bērnam, ko var lūgt, pasties šajā sarakstā, kas mums ir vēlme, kas mums ir vajadzība. Un tikai caur praktiskiem piemēriem bērns apgūst vēlmi, vajadzību un rekur par pārtiku veikalā ir jāmaksā. Par elektrību jāmaksā. Nākošajā vecuma grupā, kas ir 8 līdz 12, ko var bērniem dot iespēju, reku tev ir budžets, 20 eiro, uztais mums svētdienas brokastis. Bērns pats viss izdomās, un viņam nenormāli patīk šādas lietas, īsta atbildība, īsta nauda, un es visai ģimenei uztaisīšu brokastis. Man, piemēram, es esmu aizbraukusi kaut kādu
Latviju bērnu palikušiem paši mājās vienu dienu no rīta līdz kaut kādiem 8-9 vakarā, kas nav pārāk ilgi. Es arī atstāju mājās, ir mājās, kas ir ēdamais, bet nav gatavs. Ir gatavi, tur ir tā paša makaroni, tur rīsi, vēl kaut kas, bet nav jau sagatavots vēl. Un atstāju kaut kādu naudu, ko es saku, izdomājiet paši. To naudu varat nopirkt vai nu jau gatavo veikalā kaut kādu ēdienu, vai tad mājās paši sagatavojat un to naudu iztērējat tad sev našķiem, tur nezinu, popkornu uztaisa vai kaut ko citu. Un bērniem ļoti patīk šī atbildības došana. Un cilvēki lielākiem bērniem, kas jau tie paši 14, 16, tiem pat var uzsvērt visas pārtikas budžetu visai nedēļai. Lai viņš saprot, ko tas nozīmē. Parādam bērnam, cik maksā elektrība mūsu mājā, cik maksā siltums mūsu mājā. Un caur tādiem piemēriem, caur tādu īstu praktisku atbildības došanu mēs bērnu iesaistām budžetā. Nevis atraut kaut kādu gabaliņu, jo, piemēram, kāds prasa, vai bērnam jāzina, cik mēs pelnām. Atbilde ir nē. Bērnam nav jāzina, cik jūs pelnat. Jo bērns ceļš mazāk vecuma grupā un domās, mammai ir 2000 eiro, mana mantiņa maksā 2 eiro. Kāpēc nevar nopirkt? Bērnam tie cipari neko nenozīmē, man liekas ļoti daudz pret viņa kabatas naudu, un to gan cipari, šo teikt skolā, ka rekomendācija mamma teica, viņa pelna 2000 eiro. Tā ciparus mēs nesakam, jo vienmēr vajag kontekstu. Bērnam nav konteksta. Mēs bērnu vadām caur praktiskajām lietām. Pārtikas iegāde, nedēļas nogales plānošana. Bērnam ļoti patīk īstenībā uzticēt kaut kādu iespēju nedēļas nogali izplāno, ko mēs darīsim, cik tas maksā, kur mēs braucam. Tas arī ir budžets. Vai es drīkstu bērnam teikt, cik es mēnesī pelnu? Jo, godīgi sakot, viņi man regulāri uzdod šo jautājumu. Bet vai tas ir pareizi teikt, cik tu pelni? Pirmkārt, jādefinē, cik liels ir bērns. Jo atkarībā no bērna vecuma tas arī vēl mainītos. Bet mana godīga atbilde par to, ka nē. Kāpēc tev jāsaka, cik jūs pelnat? Un nākamais jautājums kāds, cik tev kontā ir nauda? To arī teiksi. Vai cik mums mājās ir nauda? Bērniem patīk ļoti kaut kādi cipari, un viņi laikam kaut kur izmanto arī ar draugiem. Bērnam nav jāzina tas, cik jūs pelnat, viņam jāzina konteksts. Piemēram, mums ir alga, no algas mēs samaksājam tik summu pārtikai, un to pat varat teikt, ka katru nedēļu mums bija 100 vai citur tie eiro aiziet pārtikai. Tas ir kaut kas cits, bet pats ienākuma līmenis, tas bērnam nav vajadzīgs, ja viņš bērns zem kaut kādiem gadiem 14. Pēc tam jau jūs varat pārnāt, ka ir virkni profesijas, cik katrā profesijā ir alga, jo bērnam īstenībā arī nav tāda īsti izpratne, cik pelna katra profesija. Un ko dos izdotais konteksts, ka es pelnu X summu. Un vēl ko es teiktu un aicinātu vecākiem, ko bērniem runājam, mēs nesakam, kurš no vecākiem pelna vairāk. Bērnam ļoti patīk, kurš vairāk, kur labāk atzīme, kur tu mīli vairāk, kuram tur tas vairāk. Un tad, tētis pelna vairāk, tad mamma īstenībā te ir zaudējusi. Ja vien nav tā, ka, piemēram, mamma te laikā dzīvo pa māju ar bērnīti, tad mēs sakam to, ka šajā momentā mamma dzīvo audzina mazāko māsu vai brāli, šodien nestrādā, tētis vienīgais apgādnieks. Tas ir kaut kas cits, bet pēc tam, kad abi divi strādā, teikt to, ka mamma pelna pa 10% vairāk vai tētis pelna uz pusi vairāk nekā mamma, mēs ļoti ātri padarām šo te salīdzināšanu neveselīgi bērnu acīs. Vecāks regulāri 5 reizes dienā saka bērnam, mums nav naudas. Jautājums ir, kādas tam būs sekas ilgtermiņā un ko labāk teikt? Jā, es teikšu godīgi, es gāju viens pret vienu ar klientiem, runāju par naudu, vairāk kā 100 klientiem. Plus gan kursos, gan savādāk vairāk kā 2000. Un esmu dzirdējusi ļoti daudz frāzes, kas pieaugušiem cilvēkiem ir palikuši atmiņā no bērnības. Un viena no standarta frāzēm ir, mums nav naudas. Es saku, man joprojām tā atmiņā sēž šī doma, ko vecāki man teica, kas liek domāt, ka naudas mums nav, mēs esam kaut kā tādi nevērtīgāki, ka nauda ir ierobežota, jo mums viņas nav. Tāpēc es teiktu no frāzes, mums nav naudas ne tikai bērnam nevaram teikt, mēs aiz sev to nevaram teikt. Tad jāsaka godīgi, vai šī nav mana prioritāte, es to lietu nepērku, vai es saku, šis tiešām ir salīdzināms pret kaut ko citu, ir dārgāks vai lētāks, bet teiks, mums nav naudas, atkal zūd konteksts. Mūsu prātam un arī bērniem ļoti patīk konteksts. Kontekstā, pret ko mums nav nauda. Šim pirkumam vispār nav naudas, un tad jāiet strādāt, ja nav naudas. Bet teikt vienkārši frāzi, mums nav naudas, zūd konteksts, un tas ir ļoti, ļoti tāds smags teikums. Ir 2 frāzes, kas mums no bērnības valkās līdz. Pirmā lieta, mums nav naudas, bet otra frāze ir, tas ir dārgi. Un tad jautājums ir, vai tādu frāzi mums ikdienā lietot attiecībā pret bērniem? Jā, un es ar otru frāzi teikšu. Jā, bet frāze, tas ir dārgi, ir tieši pats, kā ar man nav naudu, zūd konteksts.
Piemēram, man patīk ļoti slēpot, un mēs esam tiešām salīdzinājuši, ka, piemēram, mēs vācam to pašu Itāliju slēpot, cik maksā Itālijā. Un es pilnīgi nejauši pamanīju, cik maksā tāds pats ceļojums, tāda pats slēpošana Amerikā. Un Amerikā tiešām pret Eiropas cenām ir 2 pat 3 reizes dārgāk. Un es varu teikt, ka slēpošana Amerikā ir dārga salīdzinot ar Itāliju. Tur ir konteksts uzreiz. Vienkārši teikums, tas ir dārgi, tas nepasaka neko. Tas pasaka tikai to, ka tur nav konteksts. Dārgi man, dārgi tev, dārgi visiem, salīdzinot, ko ir dārgi. Tāpēc arī sev, kad mēs sakam frāzes, ir jābūt klātam kontekstam. Jo tad tas konteksts ļauj saprast, vai man ienākumi pārāk mazi, un man jādara viss, lai ienākums paceltu, vai šī lieta ir nevajadzīga par to vērtību, un daļ tā viņa ir dārga. Vai vienkārši man šo lietu nevajag, vai šī nav mana prioritāte. Ir jābūt kontekstam. Kā mācīt bērnam, kuram ir apmēram 8 līdz 13 gadi, atšķirību, ka tā ir tava vēlme vai tā ir vajadzība? Īstenībā uz 8 gadi, es teiktu tā, bērnam būtu jāspēj atšķirt vēlme vai vajadzība. Uz 8 gadi. Tas tāds čeklistā ejot cauri, uz 8 gadi kāds ir tas čeklists, ir kabatas nauda, atšķir vēlmes no vajadzībām un nav tantrumu momenta veikalā. Tās prasmes, kuram ir jābūt. Un kā mēs mācām to vēlmi vai vajadzību dzīvē, tiešām savā dzīvē to bērnu iesaistot. Pirmais atkal to pašu pārtiku, ejam cauri mūsu pārtikas sarakstam. To, kas stāv mūsu leduskapī, to, ko mēs vēlamies nopirkt. Vēlme vai vajadzība. Nākamais, vai mums tiešām vajag jaunus svārkus, jaunu kleitu, vēlme vai vajadzība. Un tiešām ejot cauri arī mājaslietām, kas mums ir vēlme, kas mums ir vajadzība. Un to nevar iemācīt kaut kā atrauti ne no dzīves. Un īstenībā ļoti daudz arī pieaugušo cilvēku joprojām jauc, kas ir vēlme un vajadzība, vai sev vienkārši melo, lai kaut kādu lietu impulsīvi nopirktu, bet tā ir vienkārši prasme, kas ir jāuztrenē. Un kādreiz ir pilnīgi ok nopirkt to lietu, pat ja tā ir tikai vēlme. Tāpēc ir tā nauda domāt, tāpēc ir tā dzīve domāt, lai mēs viņai baudītu. Bet ja mēs tikai fokusējamies uz vēlmēm, ļoti ātri mums zūd jebkam īstenībā motivācija.